Labu vakaru! Ko mēs darām, Valdiņ? Nu, mēs tagad riktējamies uz Vēdzeļu copi, tā saucamo. Labi, ko tur dari? Es konkrēti tagad, kā sakot, atsalbināju sasieto makšķeri. Aha. Tagad es likšu virsū ēsmas, ko jūs esat sagādājuši, kā es saprotu, tās ir reņģis, naktstārps, kas jums vēl ir? Nav naktstārpa, ir sliekas un reņģis. Sliekas un reņģis, nu, jā, diezgan pieticīgi, bet, nu... Cik tev āķi būs? Vismaz būs uz ko novelt. Man ir divi, nu, rekur sviniņš, distancerīts, viens āķīts augšā un viens apakšā un slīdošais sviniņš. Ārkārtīgi elementāri viss. Bet klausies prognozes, nu, būs viena? Nē, es domāju, ka nebūs. Paldies. Aigar, kādas prognozes tev ir? Es kā rūdīts Vēdzeļu copmans varu pateikt, ka viņas nifigā neķerām. Nu, nē, nezinu. Jā, redzēju. Uj, jēziņ, es kaut kur iekāpu. Katrā gadījumā pasēdējis kaut kādas stundiņas, izveidināts galdu, paskatīsies ziemas romantiskos tumsas skatus, un tad jau manīs būs kā Vēdzāle nebūs. Un viss. Jā, un viss. Un tas ir arī viss. Nu labi, man arī tur makšķi ir iemest. Nu ko, sēžam, gaidam.